Gribam to vai negribam, atkritumi ir kļuvuši par būtisku mūsu dzīves sastāvdaļu. Mēs paši radam jau tik daudz atkritumu, ka nu jau ir jāsāk mācīties tos apsaimniekot ikdienā, lai ārā izmestās lietas varētu atkārtoti izmantot tautsaimniecībā. Nedaudz no teorijas. Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Mēs ik viens esam atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan arī ekosistēmu. Jautājums, vai šajā informācijas laikmatā mēs esam kļuvuši gudrāki? Situācija tiešām ir pozitīva Jelgavā, gan arī cik es esmu braukājis pie saviem kolēģiem arī Republikā, ir ļoti nopietna attieksme. Lielai daļai cilvēki ir jāšķiro tie atkritumi, jo cilvēki sāk saprast, ja nešķiros, kur tas viss paliek, citi iemet mežā, citi kādās grāvjos, bet ja to apzinīgi aizved speciāli izvietotās vietās, viss tas nonāk pēc tam pārstrādi un atkal iegūstam labumu. Un poligons netiek tā noslogots. Protams, ir labāk, ka tādā poligonā mazāk nokļūst to atkritumu, lai viņš ir ilgi var kalpot. Liela nozīme šajā ziņā ir jaunatnes izglītošanai. Filmēšanas dienā pie SIA Zemgales eko viesojās arī Jelgavas bērnu un jauniešu centra Junda audzēkņi. Pārsteigums bija, kad katra vienā var ielikt visu kaut ko daudz, 4 vai 3 lietas. Es domāju, tikai viena. Vienā konteinerā es domāju, tikai vienu lietu var ielikt. Bet vairākas var. 4 var papīru, dzeltenējā, kartonu un plasmasu. Visinteresantākais tādā ziņā bija arī skatīties, kā ar rokām šķiro tiešām visu to. Es domāju, ka būs vairāk tā kā mašīnas to darīs. Vai jums bija interesanti? Jā! Kā nu nebūs interesanti, jo šādās apmeklējuma reizēs atklājas pilnīgi nezināma pasaule, jo reti kurais aizdomājas, kas notiek ar atkritumu, kad viņš to ir izgāzis atkrituma konteinerā. SIA Zemgales eko aicina cilvēkus doties pie viņiem un izmantot bezmaksas iespēju gan nododot sašķirotos atkritumus, gan iepazīstoties tuvāk ar procesu. Gaidīti gan lieli, gan mazi, gan klases, gan ģimenes, gan arī darba kolektīvi. Jelgavā vispār, teikšu, ir ļoti laba situācija, kad Jelgavā nav tikai ne punkti, kuri pēc Eiropas projekta ieviešanas ir 110 ar 3 konteineriem katrā, bet ir arī izveidoti pa citu Eiropas līdzekļiem 2 laukumi, kur ļoti lielu savu ieguldījumu devusi tieši Jelgavas pilsētas pašvaldība. Un cilvēki uzzinot, ka tādi ir laukumi, mēs kā vasarā vispār ir tā aina, ka mēs pabraucam, paveram kā skudriņas, nes visu sašķiroto, gan dārza atkritumu, riepas, tur ir stikli, papīri, katrs, ko var, un tā privātu mājām tas ir arī praktiski ļoti izdevīgi, jo viņam ir mazāk atkritumu, viņam ir arī līgums slēdzot ar mūsu to apkalpotāju, kas apkalpo atkritumu izvešanu, ir mazāk jāmaksā, viņš sev iegūst labumu no tā šķirošanas. Kāda situācija Jelgavā ir ar tā saucamajām nelegālajām atkritumu izgāstuvēm? Atkritumu tie nelegālie punkti paliek mazāk. Jo es pati strādāju, jau vadu šos darbus vismaz kādi 8 gadi, un pēc tā statistikas, ko es sekoju, piefiksēju, var teikt, uz pusi samazinājies. Jelgava šajā jomā ir paraugs daudzām Latvijas pilsētām, un jelgavniekiem ir unikāla iespēja nodot šķirošanas laukumos savus sašķirotos atkritumus bez maksas. Šis ir tas gadījums, kad jāņem piemērs no jelgavniekiem, un, kā teikt, jāieslēdz populārais domu gājiens, ja jau citi, tad es arī varu šķirot atkritumus.